zemes Rīgā paziņojam par tiesību aktu atcelšanu pilnā apmērā. Paziņojums adresēts Siliņai Evikai kā Latvijas Republikas ministru prezidentei un Āboliņam Kasparam kā valsts kases pārvaldniekam. Paziņojuma numurs SUV 2024-04-14 /RR 63 18 266 93 LV /04. Mēs, tauta, dzīvi vīrieši un sievietes, atrodoties uz zemes Rīgā, izsakot savu brīvo gribu un suverēno varu, īstenojot savas dabiskās un neatņemamās tiesības, 2024. gada 4. mēneša 14. dienā paziņojam. Jums Siliņa Evika, kā Latvijas Republikas ministru prezidenta vietas rīkotāja un izpildītāja personai. Un jums Āboliņš Kaspar, kā valsts kases pārvaldnieka vietas rīkotāja un izpildītāja personai, kā ar 2024. gada 14. aprīļa dienu mēs atceļam sekojošus korporācijas Latvijas Republika ofertes jeb tiesību aktus. Oferte numur 1. Likums par nekustamā īpašuma nodokli. Tiesību akts pieņemts 04.06.1997. gadā. Publikācija Latvijas vēstnesī numur 145, daļsvītra 147 no 17.06.1997. gada. Otrā oferte. Likums par nodokļiem un nodevām. Tiesību akts pieņemts 02.02.1995. gada. Publikācija Latvijas vēstnesī numur 26 no 18.02.1995. gada. Trešā oferte. Likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tiesību akts pieņemts 11. maijā 1993. gadā. Publikācija Latvijas vēstnesī numur 32 no 01.06.1993. gada. Ceturtā oferte. Tiesu izpildītāja likums. Tiesību akts pieņemts 24.10.2002. gadā. Publikācija Latvijas vēstnesī numur 165 no 13.11.2002. gada. Minētie tiesību akti, ieskaitot visus un jebkādus to labojumus un vai grozījumus, tiek atcelti pilnā apmērā. Neatgriezniski sākot ar 2024. gada 4. mēneša 14. dienu un nav saistoši Latvijas tautai. Jums, Siliņa Evika, kā Latvijas Republikas ministru prezidenta vietas izpildītāja personai, un jums, Āboliņa Kaspar, kā valsts kases pārvaldnieka vietas izpildītāja personai, pavēlam, pildot savus dienesta pienākumus tautas priekšā, uzņemoties pilnu privāto atbildību, ievērot suverēnās varas, tautas brīvo gribu un tiesiskās intereses. Līdz 2024. gada 20. aprīļa dienai publiski paziņot par šajā paziņojumā norādīto tiesību aktu atcelšanu pilnā apmērā un neatgriezniski. Paziņojam, ka jebkādi trustu, korporāciju, valsts privāto un publisko reģistru ieraksti, apliecības, dokumenti nav spēkā, nav saistoši tautai un nav attiecināmi uz dzīviem vīriešiem un sievietēm bez laika ierobežojuma. Konkludentās darbības pievienotas
Pateicos.